Mani sauc Lija Sivicka. Es esmu zefīra marmelādes un karameļu cehu vadītāja. Šeit atnāku uz fabriku Uzvaru, kad man bija 17 gadi. Tā ir mana vienīga darba vieta. Man tā kā ļoti paveicās. Es, kad atnāku, vēl mācījos, un neticami apkārt bija kaut kādi īpaši cilvēki, Jā, un viņi kaut kā tā pret mani izturas ļoti tā kā pret savu meitu, varam teikt, un man gribējas tur palikt. Katrs gads tas ir īpašs, katru gadu kaut kas jauns, un tie gadi ļoti ātri pagāja. Es strādāju gan laboratorijā, un tagad strādāju ražošanā. Īpaši ražošana ir viss. Tā ir tāds, tiešām ir kaut kāds radošs darbs visiem tiem cilvēkiem, kuri pie mums strādā. Jo sākuma nav nekā, ir tikai kaut kādi produkti atsevišķi, kā mēs saucam izejvielas, un pēc tam top produkts, kas tiek gatavots vairāk ar rokām, katrs ieliek savu tādu darbiņu, kā pēc tam ir kaut kāds rezultāts. Mēs ražojam karameles, mēs ražojam zefīrus, mēs ražojam marmelādi, arī dražējas, piena konfekte un mikstas karameles. Visu laiku mēs rādām kaut ko jaunu, tehnoloģija strādā, un, protams, arī mēs nestāvam uz vietas, kā es saku, tāpēc arī tas darbs katru dienu atnes kaut ko jaunu. Zefīru ilgus gadus mēs ražojam pēc vienas tehnoloģijas un pēc vienas receptūras. Tas netiek mainīt. Tā ir vērtība, ko mēs saglabājam, un es domāju, saglabāsim turpmāk arī. Baltie zefīri tiek atlieti uz koka dēļiem, tā ir arī īpaša tehnoloģija. Produkts, kā mēs sakam, arī dzīvs, viņu tagad ražo, viņš diezgan mitrumsaturošs. Un tad pastāvot, viņš atdod savu lieko mitrumu kokam. Un nākamā diena tas produkts ir gatavs. Un tā ir arī viņu tāda kā dabīga dzīve. Un tāpēc viņš kāds svaigs, viņš ir ļoti garšīgs, īpaši garšo. To, ko ražo mašīna, man liekas, nevar salīdzināt ar to, ko ražo cilvēks. Mūsu ražošana strādā 80 darbinieki. Pārsvara darbinieki visi strādā pie mums ilgi. 20 gadus, 30, 40. No darbiniekiem ļoti atkarīgs, kāds tas produkts būs veidots. Īpaši karameļu meistari. Jāmācās to diezgan ilgi, lai ražot kaut kādu produktu ar rokām. Un tāpēc visi tie cilvēki, kuri pie mums strādā, viņi, man liekas, ir īpaši tādi nedaudz mākslinieki. Tāpēc arī tie produkti varbūt ir tādi ar mīlestību veidoti, tāpēc viņi tik garšīgi.